Vai kāds ir iemicis solārijā? Ir. Čau! Mani sauc Līva, un šī ir mana 3. sauļošanās reize Sunlight studijā. Kurš no solārijiem būtu vispiemērotākais manam Valentīnam? Tā, tavam Valentīnam vispiemērotākais būtu tāds, kas ir atbilstoši viņa ādas tipam, bet es vislabāk ieteiktu spektru, jo spektrā ir sauļošanās režījumiņi. Pieņemsim, ka mans Valentīns ir ar gaišu ādas toni, nekad nav bijis solārijā, nemīl sauļoties, bet tomēr saulē ļoti ātri iedeg, un vēl viņam nav mati. Tātad viņš varētu izvēlēties spektru, vienkārši ņemot režīmu saudzējošais režīms un izvēloties sev piemērotu krēmiņu savam ādas tipam. Vīriešiem mums ir atsevišķi krēmiņi. Šis ir mūsu krēmiņš, kas ir domāts priekš vīriešiem. Krēmiņi visvairāk mitrina ādiņu un palīdz labāk uzsūkties caur rugājiem un apmetojumu. Tā, un viņam arī ir izcils aromātiņš, smaržo ļoti vīrišķīgi. Tiešām tā kā izvīrietis. Super, jā, tiešām var uzreiz just, ka tas ir paredzēts vīrietim. Jā. Tā kā vīrieši nāciet, ir arī priekš jums, ir padomāts speciāli par jums. Man ir baigais stereotips, ka solāriju apmeklēti praktiski tikai sievietes. Kā tu tur ir? Nāk tie vīrieši vai nenāk? Jā, vīrieši mums nāk ļoti daudz, īstenībā. Dienā mums ir līdz 10 vīriešiem, tā kā... Tas iznāk, ka es vienkārši viņus neredzu. Jā, vienkārši neesmu īstajā laikā. Jā. Varbūt jums ir kāds īpašs laiks, kad viņi nav. Nav. Tā, par cik šodien tev jau ir 3. sauļošanās reize, un es redzu, ka tev jau ir smugs brūnumiņš. Šodien mēs... Šis ir mans mērķis. Tad šodien mēs noteikti ņemsim 10 minūtītes. Nu, ko turpinām projektu ar sirsniņu. Pagaidām viņa vēl nav tik manāma, bet es ceru, ka šoreiz. Un tas, ko es neesmu izmēģinājusi, ir tā unikālā iespēja paklausīties savu playlistu, bet es nepacietīgi gaidu un gribu šoreiz to izmēģināt. Spektru. Jā, apļaut, ja, izvedot pārējiem. Tā, izdevās. Vau, kāds tonītis, super! Man ļoti patīk rezultāts, un starp citu es uzreiz ievēroju, ka tu esi no tiem ādas tipiem, kam ļoti forši iesauļojas seiņa, un dekoltē zona ir mazāk brūna, tāds gaišumiņš, ļoti smuks iedegums rokām. Varbūt paskatāmies, cik sulīgi ir tā sirsniņa. Jā, super, gaidam. Izskatās, ka šoreiz jau ir kaut kāds. Super. Tā, man ļoti patīk tavs rezultāts, tiešām super. Tu izskaties ļoti brūna, jau tu līdzīga man ar 3. reizīti. Tā, par cik tev ļoti labi pieķerās iedegumiņš, mēs nākamreiz kaut ko pamainīsim. Es esmu izdomājusi, ka tevi varētu nākamreiz ielaist tā vertikālajā solārijā un iedot tev krēmiņu jau ar bronzerīti, kas būs stiprāks par šo akselātoru. Un skatīsimies rezultātu. Jā, un neaizmirsti par ādas mitrināšanu.